mums rokas. Rokas, lai celtu. Rokas, lai mīlētu. Rokas, lai palīdzētu. Rokas, lai aizsargātu. Bet cilvēks izdarīja visu savādāk. Rokas, kurām vajadzēja celt, sāka iznīcināt. Rokas, kurām vajadzēja mīlēt, sāka nīst. Rokas, kurām vajadzēja palīdzēt, kļuva vienaldzīgas. Rokas, kurām vajadzēja aizsargāt, sāka nogalināt. Tad Dievs paskatījās uz savu radību un pasniedza pasaulei savas rokas. Bet cilvēki šīs rokas piesita pie krusta. Bet viņš tur nepalika, viņš augšām cēlās. Un tagad Dievs staigā pa mūsu pilsētas ielām, sniedzot pasaulei savas caurdurtās rokas. Ko izvēlēsies tu? Izliksies neredzam, nedzirdam, vai atdosi viņam savu sirdi? Tavā priekšā ir izvēle. Dievs ir devis mums rokas.